Turies. Tā. Un čau! Jūs esat atkal Smokāstu. Ak, Dievs! Un šodien mums ir speciāli viesi, kuri nav vienkārši biedri mūsu SP. Tas ir ļoti svarīgi cilvēki. Man arī personīgi. So, jā. Evelīna. Čau! Kārlis. Labi. Evelīna un Kārlis var redzēt, kas man šeit ir sarakstīts, jā? Es to tikko izdomāju, jā? Šeit, tas ir podcasts, tā nav intervija. Mēs vienkārši runāsim, stāstīsim. Nav tā, ka mēs tiešām runāsim par vienu lietu. So, protams, sākumā jūs varat pateikt, kas jūs esat. Čau! Tev nogāja greizi viss. Tev neskaties. Labi. Kas tu esi, Kārli? Kas tu esi, Kārli? Nu, es esmu tāds Kārlis no fiziķiem. Ko man vairāk teikt? Kas tu esi? Nu kā? Kas tu esi? Esmu fizmats. Ko tu daries, vai? Esmu fizmats priekšsēdētājs Kārlis. Čau! Bet jāsaka tā. Nu. Un viss? Labi, malacis. Es gribu šogad pataisīt SP par drošu vidi. Viņi visu laiku bijusi droša vidi, bet nu. Es nezinu. Labi. Nu. Paldies, Kārlis. Evelīna, kas tu esi? Es esmu Evelīna. Es esmu optometriste un es esmu Kārļa vietniece. Tā ir cilvēki, kuri... Jā, mēs šeit esam. To gribētu pateikt. Jā. Tā, mums šogad tā sanāca, ka jaunā valdē mums ir 5 čiepiņas un Kārlis. Jā. Evelīna, kā tu jūties par šo? Man viss ļoti labi patīk. Es atceros, kad es tev to pateicu. Tu man atbildēji, vai Kārlis nav čiepiņa. Tā bija ļoti laba atbilde. Kārlis, kā tu jūties kā vienīgais džeks? Es jūtos ļoti labi. Tev ir mikrofons. Man ir šeit arī, jā. Nē, nu nav vaina. Galvenais jau, lai ir darbīgi cilvēki un lai nav tādi, kas neko nedara, I guess. Vai tu speciāli? Jā, es Balsoji speciāli. tikai par Jā, šo, speciāli. Neviens cits taču Mums nekandidēja. nekandidē neviens džeks. Bernārs kandidēja. Nu. Nu, kur tev Jā. vienāds? Arī, kā jūs varat redzēt, šeit ir cilvēki, kuri ir jau otru gadu SP. No valdes šogad sanāca tā, ka puse no valde ir pirmīši. Pirmo gadu SP. Un mēs esam tādi Vecie. Pirmīši jāzina. Vecie. Nobrieduši. Jā, mums jau ir pieredze. Pirmīši jāzina Eva arī. Eva, es teicu, Viņa nav nobriedusi. Viņa nav nobriedusi. SP līmenī viņa nav nobriedusi. Jā. Kādas jums ir sajūtas par to, ka nav matemātika mūsu valdē? Šeit lietas beidzot virzās uz pareizo pusi. Tu gribi, lai optometristi pārņem? Ir pēdējais laiks. Nē, man patīk matemātika. Vienkārši kaut kā tā sanāca.
Kaut kā tas sanāk. Kaut kā tas sanās, nu es nezinu. Labi. Nē, bet ir ļoti forši. Nu jā, viņš šogad sanāca, ka neviens no matemātikiem nekandidēja. Nekandidēja. Jā. Labi. Oh. Ko tu pamanīji tur? Nē, es pamanīju. Es gribu pateikt, ka mums ir pirmais sponsors. Mana mamma. Oh. Jā, mums ir cepumi no manas mammas. Viņa ir ar alu. Ar alu? Jā, alus. Nevajag uz. Negaršo pēc alus? Negaršo pēc alu. Viņš ir viens no ingredientiem ir alus. Nav čakumi. Jā, bet viņi ir tā kā pilnīgi uztaisīti. Tā notiek. Nu, Paldies dažus mammai. tieši to. Paštaisīts lietas ļoti labas. Es domāju, viņi to neredzēs, bet labi. Nu, Es viņu ļoti- pateikšu. Viņi sajūtī. Jā. Un pašam arī, zinu, ko es pēdējā laikā visu laiku taisu omletes. Man uz Ziemassvētkiem uzdāvināja gaisa fritieri, un es tagad visu laiku taisu tik omletes un ēdu veselīgi. Omletes ar spinātiem, tomātiem, sieru. Es tur iegriežu maizi iekšā, tā kā maizes, sagriežu maizīti, ieliek iekšā visu tādu. Omelete? Jā, un tā kā, es nezinu, vai to var saukt par omleti, bet tas ir, nu viņi ļoti, man viņi ļoti garšo. Es viņu ēdu ar maizītes, viestiņu, visu kaut ko tādu ļoti garšīgu omletu. Bet tas tā kā brokastu ēdiens, bet es nezinu, es viņu visu laiku ēdu. Man ir prieks par tevi, Kārlis. Ko tu ēd brokastīs daži? Es neēdu brokastu. Es neēdu. Gājs. Man bija tēja šodien. Tikai tēja. Kas notika? Tā bija vienkārši melna tēja. Un ko tu ēdi? Es arī ēdu olas ar maizi un tomātiem šorīt. Snapchatā tu katru reizi rādīji, ko tu ēdi. Nu, gan arī skatu. Ļoti bieži tu rādīji, ko tu ēdi. Tajā Snapchatā tripā. tu sūtīji. Tajā tripā. Tur? Kad es biju prom? Gan arī vienmēr. Nē. Jā! Es tikai sūtu, tad, kad es lepojos ar to. Bet tāpat. Tas ir tik bieži. Un izskatās Ne, man liekas, tas bija vienkārši tāpēc, ka viņi tripā, bet tajā tripā tev izsījās ļoti garšīgi ēdieni. Viss kaut kādi avokādo, viss kaut kas tāds. Tas bija, I was very jealous. Tad, kad es esmu kaut kādā foršā vietā, es gribu padalīties saviem draugiem. Labi. Tev problēmas? Kādas problēmas? Nē. Es vienkārši gribēju pateikt, ka, nu... Nē, bet vispār ļoti forši izsījās ēdiens. ļoti skaisti. Jā, Viss tā kā... jā. Es mēģināju uztaisīt komplimentu, man laikam nesanāca. Nē, tā kā es par to tajā tripā vispār izteicu ļoti skaisti. Tur bija ļoti skaisti. Tagad tas bija kompliments. Jā, Teicu, tas tur ēdiens. ļoti bieži sūta savu ēdienu. Katru Jā. reizi ēdienu. Paldies, Daša! Stresoju. Tā nesaki. Tu... Šobrīd ir sesijas, starp citu, mēs bišķiņi. Jā, mums rīt ir Smadzenes eksāmens. kūl. Evelīna šodien bija eksāmens. Jo. Vispār mans pirmais jautājums bija, kā jūs pavadījāt jaunu gadu? Tas bija tavs pirmais jautājums. Visu laiku mēru, visu laiku. Tā es Ak, Dievs. Jā! Hallo! Čau! Droši jūs varat nākt. Kad mēs skatīsimies Boba burgerus. tagad. Es izbojāju savu. Fun fact, mums ir... Ir normāli? Mums ir spēja Es tāpā, biju tagad ir šī tāda lietiņa. Nē, viņam ir priekšā tā pudelīte ar klīnu. Tiešām skatos uz to putumu. Šis čiekurs, viņš viss ir nomiris, badoja. Mēs viņu vakar gribējām apliet, un tā kā mēs viņu gribējām pārstādīt, bet viņš tā kā viss, viņš viss ir tā kā, es nelaužu. Nē, es vienkārši saku, viņš tāds bišķi pamiris. Jā.
Nu, tieši tāpēc es negribu traucēt. Nē, ir fine. Nevienam Ja es netraucē. runāju, tad tur... Mēs vairāk traucēsim pārējiem. Mēs vienkārši. Nē, es pēdāju vienkārši ir. Jā, tā ir espēdātība. Jā, un mēs filmējam. Jaunais gads, ja? Jaunas gaids, jā, kā jūs pavadījāt jaunu gadu? Karl, tu gribi sākt? Nē, nu jā. Oi, man likās spokojās labi. Jaunajā gadā es pavadīju jauno gada ģimeni. Es gribēju ļoti mācīties jaunajā gadā, bet vispār nesanāca arī Ziemassvētkos. Tā visa nedēļa, es vienkārši to visu nedēļu nobubulēju, I guess. Atpūties! Jā, bet arī nē, jo es stresoju, bet es tā kā nedarīju neko, bet tāpat tās stresoju. It was a lot. Bet tagad sāku rukāt. Jā, jo mums šonadēļ ir 2 eksāmeni. Tieši šodien, kad ir 9. janvāris, jo 9. janvāri mēs publicēsim šo podcastu, mums ar Kālu būs eksāmens. Tieši to. Bet ar to eksāmenu es visvairāk uztraucos, jo, bļaļ, oi, tad drīkst lamāties. Nu jā. Izblīpo to. Jūs nedrīkstat zināt, ne, izblīpo. Lūdzu, saka, ka tu to montēs, Taša, ka tu griezīs ārā gabalus. Tāpēc es griežu ārā gabalus. Man nebūs laiks griezt. Mēs tev atļaujam iepostot vēlāk. Es sev neatļaušu. Viņš tāds. Jo. Labi, Ai. mazliet turpināsi. Tagad neatbildēju. Es daudz raudāju. Es esmu izdegusi bišķiņ. Jā, es daudz raudāju, es pagulēju. Bija ok. Dievs. Jā. Pēdējā laikā, es nezinu, es vienkārši sapņoju par 9 to 5 jobu kaut kādā kafejnīcā. Jā. Es Vienkārši. piekrītu. Vienkārši man liekas, būtu tik amazing dzīvot stāvā augstāk kaut kādai kafejnīcai, kur tu esi īpašnieks un tu visu laiku tā kā tais bulciņus, visu kaut ko tais. Man liekas, tas būtu ļoti forši. Es šonadēļ atcerējos laiku, kad es strādāju grāmatu veikalā. Tas bija ļoti labs darbiņš. Kurā tu strādāji tajā? Nogakņika. Jā. Es tur vienreiz iegāju, tur, man liekas, kaut kādu mangu vai kaut ko gribēju nopirkt, bet es skatījos, tur viss ir krievis, jo man bija tāds. No sākuma tu nevari to saprast. Tik tak nemāk lasīt. Tur ir rakstīts, tur nav rakstīts monolga kniga, tur ir rakstīts grāmatas, man liekas. Tad tas nebija tāds veikals. Tur tikai, bet Uz oranža fona ir tas uzraksts Kirilicā? Nē, viņš nav uz oranža, viņš ir tā kā balts un zils. Ok, tad es domāju, cik. Kas var būt Via Polaris. viņš arī ir krieviski. Jā. Viens no tiem. Viens no tiem labi. Jo. Mums pacelies. Tā. Jā. Tur es strādāju. Tajā es Pirmā nestrādāju. Nevis nestrādāju, tajā es neko nepirku. Jā. Labi. Arī mūsu podkāstā es gribēju jūs mazliet pastāstīt par to, kas tiešām tagad notiek ar valdes amatiem, jo varbūt pēc dažiem gadiem būs kaut kādi citi amati. Un jauniešiem būs interesanti paklausīties, kādi amati mums tagad ir. Kā mēs varam saprast, mums ir priekšsēdētājs. Jā. Mums ir priekšsēdētāja vietniece. Kas notiek tālāk? Nē, man liekas, mums ir tāds, es teiktu ļoti vairāk klasisks standarts, un tā, ka mums nav baigi, es zinu, citiem tur ir iekšējais, ārējais vietnieks, viss kaut kādi, viņš iet. Tur vēl strādā. Šis modelis ir eksistējis ļoti ilgi, praktiski tāds, kāds viņš šobrīd, bet, jā, varbūt nelielas izmaiņas. Cik mēs esam valdē? 6. Jā, mēs esam 6. Mums vēl ir kultūras virziens un finansists, jā. Es zinu, citiem, piemēram, tas viss finansists.
Tev tas zaļais punkts ir uz galvas, izstāsts, ka tikai kāds līdz šaubas. Tagad no tā. Jā, viņi visi ir uz mani pagriezti. Jā, ne, mums tā vairāk klausās. Nē, bet... Mūsu valdē ir priekšsēdētājs, vietnieks, kultūras virzienvadītājs, finansists, akadēmiskā virzienvadītājs Jā. un... Viss. Nē, nelīdz. Viss? Vietnieks, viss kultūras vietnieks. Es 5 saskaitīju. Ko mēs aizmirstam? Daša! Es arī aizmirstu par... Jā. Propaganda. Propaganda. Jā. Ja nākamgad vairāk savāksies, man liekas, varbūt vajadzētu kaut kādu, es nezinu, sekretāru, kaut ko tādu. Es nezinu. Ko viņš dara? Tā kā protokoliem paņem arī finanšu lietas, tā kā... Ir lietvedības, jā, Jā. citos valdes modeļos arī. Tā kā, man liekas, kaut ko tādu varētu, jo tad arī, nu, ir visu laiku protokolā. Mums bija ar Kārli arī idejas par ārlietu virzienu ieviešanu, bet, nu, nepaspējām viņu pilnveidot to ideju, bet šis cilvēks, tā kā, uzņem to sponsoru lietas, kā gada plānu sponsoru lietām, kā arī sadarbības ar citām struktūru vienībām. Tev arī ir punktiņš uz pieres. Jā, bet mūsu modelis ir klasisks. Ok. Jā, mums tā. Bet tā mums arī ir mazie amatiņi. Tur ir, kas mums ir? Mums ir Sponsori, sponsori, mazie. mājaslapa, tehnika. Mājaslapa Mantas. tehnika, mantas. Ir 5. Un ir vēl viens. Mantas tehnika. Sponsori. Un protokolētāji arī. Un tas ir viss, jā, mums tās bišķi paklasisks. Nu, bet es nezinu, kas nākotnē šo skatās. Varbūt nākamie izmati, kad jau ir savādāks valdes modelis. Bet es tiešām domāju kaut kādu sekretāru, kaut ko tādu. Es nezinu, vai man arī bija tikai doma, varbūt tā iekšlietā ārlietu vietnieku kaut ko tādu, bet tas arī tā. Mums nav tik aktīva darbība ārlietos priekš tam šeit. Jā, mēs neesam. Jā, jo mēs vienkārši neesam FSP. Nu, nerādi. Mani pasargās laucītis. Šis ir ļoti foršs lācis. Es nezinu, es vakar viņu apskāvu, un es viņu nevaru atlaist vaļā. Un nākamais viesis ir... Kā viņš sauc? Francis. Jo... Līdzīgs jautājums, vai jūs gribat kaut ko mūsu SP jaunu, kaut kādu revolūciju, kaut kādu... Revolūcija? Vai jūs runājat par to, vai jūs gribat tā? Nu, vienīgā jaunā lieta, ko es šogad ieviesīšu, būs televizors. Jā? It's in the talks. Televizors ir in the talks. Mēs salabojām, tā gaisma visu laiku bija salauzta, un mēs ar to jauno namu apsaimniekotāju, es uzrakstīju viņu, vai to gaismu var salabot. Plus, mums ir televizors, vai vēl to var pielikt viņam tāds. Jā. Mēs varam kaut ko izdomāt. Kā mums šeit televizoru? No hokejiem, labi. Bet, Ššš! Jā! Tā kā mēs skatīsimies uz kaut kādus SP saliedēšanai, visu kaut kādām prezentācijām, attālinātām darba grupām, visu kaut kam tādam, pieslēgšanās kaut kādiem, es nezinu, luspu kopsapulcēm attālināt, nu, visu kaut kas tāds foršs. Te varēs uzlikt kaut kādu slideshow ar vismadienu bildēm, nezinu. Slideshow. Un tam mums vēl ir Wii, mums ir Xbox 360 ar Kinectu, mums ir viss kaut kādas tādas lietas, mēs varēsim paspēlēt. Bet mums vēl jāmācas, kā tas atceries, mums vēl jāmācas. Nu, Viņš jau domā par to Xbox. es domāju par nākotni. Mums ir ļoti daudz foršas lietas. Ak, Dievs. Un tad mums... Labi. Nu, jūs zināt, ka šogad
Mūsu valde bija ceļojuma Horvātija. Vai jūs plānojat, vai jūs gribat, lai šogad arī tā būtu? Vai jums ir tā vienalga? Man liekas, tur īsti nav nekāda baigā plānošana. Man liekas vienkārši spontāni. Ja liela saliedēšanās, man vienkārši izdomā, vai kaut kur aizbraucam, un tad aizbraucam. Jā, man šķiet, ka pagājušā valde sāk par to domāt reāli kaut kādu pavasaru beigās. Un tā kā Jā. Ir janvāra sākums, Tā, mēs vēl mirstam. Mēs tagad nedomājam, kur mēs brauksim vasarā. Jā, bet es jau tik daudz jautājumu saņēmu, piemēram, no ielas. Uz kurienes brauksiet? Man liekas, Bet jau citi cilvēki ir pārāk excited par mūsu ceļojumu nekā mēs. Mēs nezinām, vai mēs brauksim. Mēs nezinām. Tā kā naudiņa arī jāsakrāj naudiņa vispār. Tā kā ir jābūt finansiāli atbildīgiem. Nedrīkst šikāties ar naudu. Bet I'm not against it. Mums būtu ļoti forši. Man liekas, visrealistiskākā lieta arī ir... Man ļoti patika, ka mēs pagājuši gadu braucām, šogad. Pagājuši gadu, jā. Braucām uz Georāliju arī ar visu valdi. Man liekas, to varētu arī realizēt šogad. Pēc 2 mēnešiem? Nē, ne uz nākamo, uz aiznākamo. Ļoti forši. Man liekas, Evelīnai nepatīk tā ideja par Georāliju. Man patīk. Patīk? Kā tev daži par šito visu? Man? Jā. Cilvēki tik bieži jautā par to ceļu, labi, Ieva, tik bieži jautāja par to ceļojumu. Es vienmēr atbildēju, ka nezinu, vai mēs brauksim. Tas nav tā kā galvenais, kas notiek. Ja mēs varēsim saplānot, tad jā, ja nē, tad labi. Izmāti ir vienkārši tā liels ceļojums. Jā. Okay. Es, kad rakstīju šis punktus, es naktī izdomāju tādu jautājumu. Ja Fizmāte būtu superhero? Ko? Tad es nezinu. Nē, nav idejas. Superhero, kas eksistē jau vai neeksistē? Eksistē. Dexters gan jau neskaitās kā superhero. Tas nav multinīts. Kāpēc? Kāpēc viņš neskaitās kā superhero? Nē, kāpēc tu izvēlēji viņu? Viņam ir brielītes, viņam ir balta halātiņš, viņam ir cimdrokās. Viņš runā gudras lietas. Dažā. Ko? Kārlī. Man liekas, kas būtu visforšākais, tā kā, ja tu šogad uztaisītu Fizmadienu dzīvnieciņu komiks, kur viņi visi ir supervaroņi, iedomājies, visi kaut kādi fupi šitie visi tā vēl. Labi, Kār, labi. Man liekas, tiešām. Jā. Tas būtu ļoti forši. Okay. Tikai pēc tam? Pēc Fizmadienu. Nejautāju man, cik stundas es gulēju. Nē, tas ir jau, bet tā būtu lieta. Man liekas, vasarā mums vajag uztaisīt to kalendāru, un tajā kalendārā varētu kaut kādas tādas lietas. Jā, mēs taisīsim kalendāru, mums vajag taisīt tagad, lai viņš būtu no Fizmadienam līdz Fizmadienam. To var uz nākamo gadu, jo mums šobrīd tas nesanāks. Mēs varam paspēt šogad pēc sesijas. Kāds pirms 20 minūtēm? Kādos citos šis nav droši? Tev nav vietas, tu vari droši Nē, pateikt, man ir nav vietas. Šis ir ļoti komfortabls zāks, viņi ļoti forši var gulēt. Te ir vietas daudz. Mēs pat vienu to pufu noņēmām nost, tā ka te ir vairāk vietas. Vispār, jā, mēs to pufu izmetām ārā, to, kas bija saplīsis. Eva viņu paņēma. Viņu paņēma? Jā. 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 Paga. Es ar Evu mēs metām depozītu, un es nezinu, vai mēs viņu izmetām ārā, vai viņu paņēma. Jā, viņu beigās paņēma uz mājām. Jā, mēs viņu likām izskats maisās un visu kaut kur tādu. Ak, Dievs, es vispār gribētu redzēt, kā viņš tagad izskatās. Viņa taisnīgi sašēja. Jā.
Es te sarunā nebiju. Jā, es biju vienīgā viņa iespējā. Jā. Oh. Es viņai pajautāju, vai viņa aizved mājās. So, Fizmedīlas laika man jau uzzīmēja komiksu, kur mūsu dzīvnieciņi ir... Super varoņi. Tieši tādāši. Jā. Nu, fups būs... Ar fumu, man liekas, vieglāk būs uzzīmēt. Es teiktu, jā, bet arī var izdomāt visu kaut kādus tiem tavējiem. Jūs trīs... Gribēs tas sarkanu krūtīts vienkārši šitās blakus. Jo. Jā, realistisks stājas, tur mums tas viens lācis, mums arī no kaut kādas dinozaurs lielais, un tad mazais sarkanu krūtīts. Es redzēju to reklāmu Instagram, kur bija tā kā liels 8 kājas. Nē. Tā kā... Tas, man liekas, bija izdarīts ar AI. Fui. Bet izskatās ļoti forši, es jums pēc tam paradīšu. Es esmu pret AI izmantošanu mākslā, man liekas, tas ir ļoti neforši. Man liekas, mākslu tiešām vajadzētu atstāt, jo AI tā kā, viņi apsolīja, wow, jā, ka viņš replaceos visas šitās repetitīvi darbus, kaut kādās rūpnīcās un tāds, un kad māksla un viss tas paliks cilvēkiem, bet tieši ir otrādi, kas man ļoti nepatīk. Man liekas, tiešām to mākslu un radošumu jāatstāj cilvēkiem. Nevajag izmantot AI mākslā vispār. Tieši. Tāds tīp. Ko? Tāds tīp. Nu, jā. Un arī... Negribu viņš redzēt tavu 8 kāju. Es negribu redzēt tavu 8 kāju. Jā. Es gan gribu. Es arī gribu. Nē, es tikai vēl nesutīšu. Jā. Bet varbūt nē, viņi neizmantoja. Man vienkārši tā liekas. Tagad ļoti grūti saprast, kur... Jā, vispār. Tagad viņš ir ļoti viss advancēts. Kāda dažreiz bail paliepuši tādām existential lietām, kaut kāda AI, ko zina, ko viņi tur trenē, kādas lietas, uz ko, un tad vienu dienu vienkārši pasaules gals no mākslīgā intelekta. Nē, nu tā kā viņš var paņemt kaut kādas šitās lietas, citos nesanāju. Jā. Tu esi tāds optimists. Zinu. Optimists gandrīz optometrists. Tā ir mana citāta. Jā, es kaut kā to viņu izvilku no tās citātu vācelītes. Jā, es kaut kā to pateicu. Optometrists ir gandrīz optimists. Nu, nē, es tur pateicu. Es esmu optimists. Gandrīz optometrists. Tas bija ļoti fantāmi. Bet Tagad tas nav fun. Tagad tas ir offensive. Tagad mēs iepriekš runājām par matemātiķiem, ka viņi ir mazākumā, un paskaties, tagad ir 3 matemātiķi. Viņi mūs nosatīs. Jā. Arī kājas. Astronauts un nav laba dzīve. Es esmu ļoti nogurusi. Tev šonadēļ vēl būs eksāmeni? Jā. Cik? Viens. Kādu? Katru dienu. Tu vari ierakstīt savus eksāmenus. Vai tagad tur katru dienu būs krimināli? Kā es gribu jūs apsveikt? Ar ko? Nu, jūs šogad esat LUSPA biedri. Kāda sajūta? Ak, Dievs! Kas bija tas? Wow, es jūs šogad gribu apsveikt. Jūs abi esat LUSPA biedri. Wow! Mēs to zinām, bet pārējie to varbūt nezinā. Tas bija krimināli. Bet mūs abus ievēlēja kongresā tā, ka Jā. tas visiem ir Jā, visi to zina, bet visi to zina. Visu to ievēlē. Visi, kam jāzina, tie zina. Tieši tā. Uztīju. Nu. Un kā tev?
Tu neesi lusp. Daša, tu šogad neesi lusp. Biedrs. Kā es jūtos? Jā. Ļoti aizņemta tāpat. Jā. Ja man būtu laiciņš, es ietu, bet man nav. Tev nav laiks. Daša. Es nezinu, kas tas bija. Jā. Cik stundas tu šodien gulēji? Es šodien. Kārlī! Sorry, tas bija ļoti smieklīgi. Tas bija ļoti Tev! Šodien es gulēju 6 stundas. Bet es gulēju tās 6 stundas. Es viņas izgulēju. Ienāca tā viena tante, kur tā kā te visu laiku, ienāca apkopēja. Tas man piecā, bet es iegāju apakaļ gulēt. Un tad, es nezinu, kaut kādos 7-5 man tāds, kur ir Agnete? Agnete ir pazudusi. Jo mēs tagad te gulējām, mēs tagad šeit šodien gulējām, jo mums ir ļoti intensīvi jāmācās. Un es mājās pamācīties nevaru. Te bija tāfel, bija te priekšā, bija nemaz mazliet vaibiņš. Es nezinu, es labi izgulējos. Tu izgulējies normāli? Actually? Labi, varbūt es vienīgais labi Es aizmirsu kādu brīdi, bet tā kā es vien negulēju daudz stundas. Es izgulējos. To es gribēju pateikt, jā. Cik stundas tu gulēji? Kādas 5? 6, 7. Cik tu gulēji? 6 vai 7? Kā? Šis ir krimināli. Tiešām. Palīga. Viņš ir vaļā. Okay. Nebija vaļā. Viņš nebija vaļā. Kā? Viņa aizmirkļēja. Vai bija svarīgi redzēt laiciņu, cik mēs jau runājam? Daudz par daudz. Daudz par daudz. Un kādas jums ir sajūtās, vai jūs gribat vēl pateikt kaut ko? Šis būs tāds izsmokāsts. Man liekas, būs podkāsts, kur būs vēl izsāk. Neuztraucies. Es gribu pateikt, ka neņemiet neko, ko mēs šodien sakām, vērā nopietni, tāpēc, ka mēs visi esam noguruši, mēs visi esam sastrasojušies, mēs gribam gan jau mājās, es gribu mājās. Sesija, jā. Es gan visu teicu pilnā nopietnībā. 6, 7? Jā, es visu teicu pilnā Mūsu nopietnībā. priekšādātājs ir ļoti nopietnas džeks. Esmu ļoti nopietns džeks. Un es vēlos pateikt, ka jā, es ceru, ka jūsu mūds no skalā no 0 līdz 7 ir kaut kas starp 6 un 7. Es ceru, ka jūs visi enjoyojāt mūsu auru, ko jūs šodien izjutāt. Tā kā ko? Aura ir kodas, jā, bet nē. Mūsu aura ir īpaša. Vai Kādā krāsā ir tava aura, Kārli? mana aura? Nu, nebūšu jau tāds. Es neteikšu oranžs, violēta. What do you mean? Kā? Fake priekšsādātājs. Tieši šogad te vajag teikt oranžas. Violēts ir ķimīga krasa. Nē. Violets arī ir viena no manām krāsām. Un oranžs. Viņš ir violēts. Wow! Daša, kādā krāsā ir Oranža. tava aura? Oranža. Wow! Evelīna. Man šeit šobrīd, tāda bišķiņa duļķaina, caurspīdīgo pusi. Nav sarkana. Nē, Kārli nav sarkana, paldies par jautājumu. Zini, kāpēc jau tev ir sarkani mati? Ko? Es nezināju. Paga, ko?
Man Dašai ir arī sarkana. Vai tās ir sarkana matu, vai nav? Es teiktu, Daša, es visu laiku šo gribēju pateikt, ka viņas nokrās vai brūnas, vai ne? Jā. Plānā tā bija tumša brūna krāsa. Bet, kad tu arī redzēt, viņa nav tumša brūna. Jā. Viņa tāda gaiša brūna kaut kur. Sarkana. Nu, viņa nav sarkana. Šeit viņa ir violeti. Jā. Jā. To es nezināju. Nu, es teiktu, es taviem matiem dotu... Kārli, mikrofonu. Es taviem matiem dotu kaut kur starp... Kārli, stop! Kārli, pirms ir par vēlu. Skalā no 0 līdz 7. Kaut kur starp Nu. 6 un 7. Kārli, bēs, tas nav smieklīgi. 7 no 7 ir. It's real to Tas me. ir viens. Tas ir viens. Tas var būt arī 30 no 30. Jā, un 100 no 100. 100 no 100. 100 no 100. 100, jā. Jūs spēlējat 100? Telefonā pirms ļoti... Tas bija, man bija kaut kāda varbūt 8 gadu un kaut kādā vecā LG telefonā spēlēsim un tas bija amazing. Tas bija tāds Sims freeplay vai kā viņš sauc? Jā. Es varu Tas spēlēt, bija tāds bangers. Bet es biju tā kā liels fans, es spēlēju 3, 4, es mēģināju 2, bet man nesanāca viņu Vai ir kaut kāda 5? nopirkt. Vai ir 5? Nebūs 5. Viņi canceloja? Jā. Kāpēc? Nepatīk? Jo, kā es zinu, tagad ir tā jauna spēle Inzoi. Tā kā jauns konkurents, tāpēc viņiem. Viņi vienkārši grib turpināt 104 ar visiem Un naudiņš. no tā, jā. Es nezinu, es centos uzspēlēt 104, bet man nepatika. Man patīk. Man patīk tas Sims freeplay. Man arī. Tas bija īstais. Man patīk, ka tu varēji tā kā caur Facebook tur konektot ar draugiem. Tur varēja makšķerēt, tur varēja dārziņu piekopt. Tā kā avatārija. Man šeit, ka uz to pusi, tā kā starp 104 un starp avatāriju bija tas. Nē? Tu nepiekrīt? Es nespēlēju avatāriju. Ko tu tad darīji? Spēlēju okeāniju. Es kādreiz spēlēju okeāniju. Es spēlēju mafiju. Es arī spēlēju mafiju. Es Mafija spēlēju Minecraft tikai. Mafija bija tik labi. Es spēlēju Five Nights at Freddy. Ai, Dievs, es atceros. Same. Es biju tik liels fans, līdz 4. daļa. Oh! Alberts ar oranžajiem. Pizdzēts. Ew, nedrīkst. Jūs traucēji? Filmējat. Mēs jau praktiski esam beiguši. Jā. Šeit pat nav kam ventoties, labi. Saņvēs. Es pēc tam tev ventojies man, es tev... Man vajag kādu, kas saprot. Kas arī ņēma tu. Ūdens pudeli. Atnāk, pašās beigās es biju pats pēdējais, kas atbildēja biļetes. Un tā kā... pasniedz viens fujeks no Lazacenta, neatceros priekšņu vārdu. Un tā kā tagad man un kursabiedrenei Zanei vēl Mozers atnāk. Zināt Mozeru? Jā. Jā. Atnāk arī viņš. Un man tā kā es tas izvilcu tieši, un tā kā bez kājām tajā brīdī man bija 2 eksaminatori. Man patīk Mozers. Man nebija laiks pie Mozera. Tev būs. Nē, man arī patīk. Man būs? Nu, es zinu, ka viņš maģistrāja par šo. Nē, es pašu magistu. Man bija 1. kursā viņš. 1. semestri. 2. Ko viņš tev pasniedz? Fizika. Mācīties fiziku pie Mozora. Tā varētu būt pieredze. Man patika. Vai tev arī bija labori un viss tas, Jā. kas pasniedz tos? Kaut kas cits. Daceņa ielova man šeit viņu sauc. Tādu es nezinu. Es arī nezinu. Es nevarēšu Labi. kaut kā turpināt šo dialogu par pasvecēju. Es nevienu nezinu. Triologu. Triologu. Polilogs.
Teologu. Oi. Vai jūs ticat Dievam? Man patīk pļapāt, jā. Vai jūs ticat Dievam? Tu tici Dievam? Nē. Es ļoti gribu pārbaudīt, vai šis ir filmēts vai nē. Vai kas ir filmāts, vai es jautāju, vai jūs ticat Dievam? Man liekas, tas ir ļoti labs laiks, lai to pārbaudītu. Kāda ir jūsu sajūta? Jē! 47 minūtes 42. Kāda ir jūsu sajūta par kristiešu Dievu un institūciju? Kārli! Beidzam? Beidzam? Nē, paga. Beigās, tiešām beidzam? Labi, beigās es gribu pateikt, tagad ir Kāds nevar sesija. savaldīties. Jā. Tagad ir, pagad, pēc plāna. man šeit ir plāna. Tagad ir sesija, tāpēc visiem es gribu pateikt veiksmi. Tieši šī epizode būs publicēta 9. janvāri. Kāds Es nevaru to būs atcerēt, gatava? vai ir janvāris vai februāris. Janvāris. Janvāris. Un tāpēc veiksmi visiem. Ja jūs kaut ko nezināt, tas arī it's fine. Es zinu, ka ļoti grūti meklēt motivāciju, tāpēc varbūt nevajag sēdēt mājās. Vajag sēdēt mājās, atpūsties. Atpūsties, jā, Bet nevajag arī... pārpūsties. Jā. Man liekas, ja tu iesēdies mājās, tu tā kā... Man vakar bija ļoti labs dialogs ar vienu cilvēku, kurš varbūt šeit ir, varbūt šeit nav. Tā kā, ja tu sēdi mājās un tā kā neizej no mājas visu dienu tā, un, piemēram, pat nesakārtojies, nesaklāja gultu, neko tādu neizdara, tāda īsti neizdevusies diena, man liekas, tā ir daudz maz. Tā kā, ja tu pat nepamācies, tu vienkārši to dienu iznieko kaut kā gulšņājot. Bet es nezinu, vai tā ir atpūšanās, vai tā ir vienkārši laika tēršana. Man tieši atpūšanās asociējas ar, es nezinu. Nu, protams, arī jā, ir atpūšanās. Kādu reizi jau tā vajag vienot neatpūsties, bet man atpūšanās vairāk asociējas kaut kādi ieskarīšanās filmas, kaut kur aiziet, teiksim, nakts pastaigā. Nu, man šī tāda izgulēšanās diena ir kaut kāda reizi pusgadā, tad viņa ir ļoti vajadzīga, un es to neuzskatu par slinkošanas, to uzskatu par parūpēšanos par sevi. Protams, par sevi vajag parūpēties. Jā. Vajag gulēt, vajag normāli ēst. Vajag apēst kādu gardumiņu. Jā. Jā. Ļoti garšīgi, ja jūs mācāties Latvijas Universitātes zinātņu mājā, ko es atklāju automātos pa eiro, ir 7 days croissants. Jaunums. Nē, es tagad nekad nebiju pamanījis, jo viņš ir tur pašā apakšā, bet viņš tā kā... Gaļā, ka tu viņu ļoti pamanīji. Jā, Kārli. Bet jā... Cik to es 3 metri? Kāds tur augš? Nu nekāds. Tas nav tik... Jā, bet... Arī jā, ir grūti jākomunicē ar cilvēkiem, vajag mēģināt meklēt palīdzību, jāmāk prasīt palīdzību arī, tas ir ļoti svarīgi. Tieši tā. Tieši tā. Un tagad es gribu palūgt Agnētu uztaisīt bildīt. Viņš ir manā somā, jā, melnā somā. Agnēta taisa bildi. Kāds, kas nav jūs, to vajag izdarīt. Jā. Wow. Tagad izskatās draudzīgi, beidzot. Jā. Mēs neienīstam viens otru patiesībā. Es tevi neienīstu. Tu mani ienīsti? Kārlis mūs ienīst. Kā viņi rīkojas? Viņi ieslēdz. Jā. Tur vajag... Tur ir pie vērtas ir tā podziņa. Jā. Jā. Nē, tu ieslēdz. Jā, un kad tu gribēsi jau nofočēt, tad vajag ir šo. Jā. Es nemāku to. Tā, nu pavāk cilvēku. Ko mēs rādīsim? F? Nē? Es šitā darīšu. Man ir locītis. Kāpēc es neredzu? Kā? Šitā. Tā. 3, 2, 1. Nē. O.
Wow! Paldies! Ak, mans Dievs. Pagaid. Mēs taisam. Sēžam. Vēl nav viss. Man ir pēdējie 3 jautājumi. Jums. Pirmais jautājums. Kad? Nebūšu māja. Ko? Tagad? Kur? Gultā manā. Oh! Un kas? Vajadzētu atrasties. Es tagad gribētu vispār, jā. Es gribētu būt savā gultā. Tieši tā. Kas? Kad? Smokās tagad 9. janvārī. Kur? YouTube. Un kaut kāds Spotify. Es centīšos. Labi, tas Mums bija. vajadzētu plakātu. Ko vēl vajag? Tagad. Paldies. Mums bija smokās ar Karlu un Evelīnu. 3, 2, 1. Tieši tā. Tieši tā. Es tagad gribu redzēt, vai es beigšu filmēt, ja kas. Es gribu